Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVV līga. kārta un dublieru mačs Riga pret Tukumu. Riga vārtos grieķu jaunpienācējs Atanasijos Papadudis. Viss izšķirās tuvā galotnē. Nazarovs izspēlē skaistu sieniņu ar Brianu Peņu un Brians sit bumbu vārtos 71. minūtē. Bet 83. minūtē Riga aizskrien pretuzbrukumā, piespēle no labās malas un sodlaukumā Brians Peņa apgriezienā no gaisa triec bumbu vārtos vēlreiz. Skaists vārtu gūms tīri tehniski. Riga izcīna vienu no retajām uzvarām šajā sezonā Meža parkā. Labdien visiem! Šodien nospēlējām pret Tukums 2000. Spēles rezultāts 2-0 uzvarējām. Sākums bija diezgan grūts, ārā karsts laiks un grūti iesākām šo spēli. Uznāca pēdējām 30 minūtēm, domāju, ar labu enerģiju uznāca. Uzreiz guvām vārtus, tad vēl kādas 10 minūtes vēlāk vēl dabūju rezultīvu piespēli. Un esmu diezgan apmierināts ar savu debiju pirmajā līgā. Hanzas vidusskola un pagājušās sezonas top 3 komandu duelis JDFS Alberts pret Riga Mariners. 37. minūte. Voso Ričmunds piespēlē gar vārtiem, Gražas pie bumbas netiek, toties pie talā stabē Redijs Bokāns, un viņš vienā pieskarienā raida bumbu vārtu tīkliņā 1-0 Mariners. 43. minūte. Kramēns zaudē bumbu laukuma vidū, uzreiz piespēlē uz priekšu Gražim. Gražis aizskrien un iesit tālajā stūrī. Ļoti meistarīgs vārtu gūms un 2-0. 55. minūte. Pavlovskis ātri izspēlē automātiski caunes sodlaukumā gar vārtiem piespēlē un šeit pārtver bumbu Kalpaks, raidot tos savos vārtos. Jā, ļoti ātri izspēlēts auts un jau 3-0. 3 minūtes vēlāk Jūrnieki ar 2 piespēlēm tiek līdz sodlaukumam un tur jau Gražas izdara to, ko viņš māk vislabāk, raida bumbu vārtu stūrī un 4-0. Riga Mariners grauja DFS Alberts, Orange Melnie pat nespēja gūt goda vārtus beigās. Jā, lieliski spēle, 4-0 uzvara, neatstāja vispār nekāds variants Albertam. Džeki visi atstāja savu spēku uz laukumu. Mana otra spēle, pirmā spēle pamatā, tiešām esmu ļoti pateicīgs komandas biedriem, ļoti draudzīgi, atbalsta, palīdz, tāpēc jā, ātri iet spēlē un tiešām paldies Džekiem. Tātad jau tiekās nākamajās kārtās. Tiekās. Mārupe pret Smilteni. 19. minūte. Negaidīts pavērsiens. Zauska izpilda tālo piespēli Dūmiņa virzienā. Viņš tiek pie bumbas, viņš tā aizmugurē un viņš gūst vārtus. 1-0 Smiltena varībā viesos. Mārupiešiem izdodas atspēlēties 58. minūtē. Čebatarjovs izpilda centriem no kreisās malas un spēks ar spēku arī raida bumbu vārtos tuvajā stūrī 1-1. Smiltenieši sev ierastā manierē izspēlē no centra, izsit bumbu autā pretinieku laukuma pusē. Mārupe ātri pārvar presingu, piespēle uz priekšu Penka. Penka tuvojas vārtiem, sitiens no distances strāks rikošets un bumba piezemējas vārtos. Aiz muguras vārtsargam 2-1. Minūtes laikā 2 vārtu gūmi Mārupas komandai. Un šāds rezultāts arī paliek līdz mača beigām mainiekiem 3 punktiem. Reģiona duelis Rēzekne pret JFK Ventspils. 5. minūte. Tālai sauc Ventspilniekiem, bumba piezemējas vārtu priekšā, kura Artēmijs Lučins vienā pieskarienā raida to vārtos 1-0 Viesulabā. 87. minūte. Rēzekniešu vārtsargs Gints Silkāns izpilda tiešo brīvstenu no savas laukuma puses un viņš iesiet! Viņš raida bumbu vārtos, Līgsmo stadions. Rēzeknieši jau aiznes bumbu līdz laukuma centram, bet pēc ilgākas pauzes mača galvenais tiesnesis tomēr atceļ šos fantastiskos vārtos. Pārkāpums pret vārtsargu fiksēts. Tomēr bez gūtajiem vārtiem pēc tiešā brīvstiena Rēzeknieši nepalika. 4. kompensācijas laika minūtē Andrejs Kovaļovs šoreiz pie bumbas sit un trāpa apakšējā stūrī 1-1. Dramatisks mačs ar daudz celtnējām kartītēm galotnē par emocijām noslēdzies neizšķirti.
Hanzas derbijs, Metas derbijs, Skanstes derbijs. Varat saukt kā gribat, bet Meta pret Skansti pirmoreiz tiekas pirmajā līgā. Metiešiem uzlaust jaunāku Sancenšu vārtus izdodas 45. minūtē. Cēsnieks piespēlē Ivanovskim Pigitam un viņam sanāk tālsetiens. Ļoti jaudīgs, augšējā stūrī 1-0 Metā. Bet 53. minūtē pavērsiens izspēlē stūra sitienu Skanstes zirgi, ripo buba pa zemi un šeit Emils Gauris ir atapīgākais. Viņš raida bumbu vārtos ar kāju. 57. minūtē un atkal brīdinājums par iespaidīgu tālsitienu. Šoreiz no Rudolfa Kļavinskā ar kreiso kāju. Ļoti tāls sitiens un precīzi 2-1 Metā. Punktu pieliek leģionārs Džalovs, skaisti sodlaukumā pamana aizsargu no tuvas distances ripina bumbu vārtos jau. 3-1 līderi atkal izcīna uzvaru, bet ne to vienkāršāko. Dublieru cīņas RFS 2 pret Supernova 2. Jāiezīmē, ka RFS 2 uz maiņu nāca Šinaku Materis, kurš pēc tam spēlēja pamatsastāvā Eirokausu mačā. Visi notikumi pašā galotnē. 88. minūtē Supernova labi pāriet ātrajā uzbrukumā un Kristers Osītis no 16 metru attāluma pret vārtu stabu raida bumbu vārtos. Kompensācijas laikā spiediens no RFS vairāk standarta situācijas, vārtraks sodlaukumā un izbeidzas ar vārtu gūmu. Rems Gastons Dzeguze no tukuma pārnākušais futbolists tomēr atrod bumbu un veidu, kā to dabūt vārtos. 1-1 šādi nospēlē dublieri savā starpā. Šodien spēle ļoti saspringta. Likās, ka visu laiku spiedām, nevarējām izmantot momentus. Tad iekritām aizsardzībā. Pēdējā minūtē iznāca vismaz punkti izglāst. Bet gribējās 3. Tas ir viss. Saspringts moments pēdējās minūtes, tikko iecēla, atlec bumbu un neko nedomāju, sit vienkārši pārtiem. Superīgs. Gribējās 3 punktus, bet vismaz beigās izglābām punktu. Un saldais ēdiens, forša atmosfēra, lielisks stadions, Valmiera pret Līvanu PPK tas ir. 12. minūte vētrens uzbrukums valmieriešiem. Šķiet, ka Līvanu PPK izdevies glābties, bet pēc tam Vladimirs Stepanovs iespēlē sodlaukumā un Toki Iemamura pielabo bumbu, lai tā lido mērķī 1-0. 15. minūtē Rudolfs Oskars Solohai, bijušais Valmieras spēlētājs, izset bumbu projām tieši uz kājas Dembelē, un Dembelē aiz muguras svārdsargam un vārtos no ļoti tāls distances raida bumbu precīzi 2-0 Valmierā. Otrā puslaika sākums Renē Baumanis no savas laukuma puses izpilda tālo piespēli un izvirza Marku Kurtišu vienatnē pret Sancenšu vārdsargu, un Kurtišs ir precīzi. Pieredzējušais Liepājas audzēknis panāk 1-2. 56. minūtē Līvanu PPK komandu pieviļ kapteinis Gabriels Kirkils, kurš rēģē uz pretinieku pārkāpumu nesportiski uzsit pa kājā esot uz zemes, un tā ir tiešā sarkanā kartīte un arī ilgtermiņa diskvalifikācija Kirkilam. 66. minūtē atceramies par Dudu ātrumu, aizskrien no aizsarga piespēlē vārtu priekšā Stepanovam, kurš arī vienā pieskarina ir precīzi. 3-1 vārti vienam no labākajiem līgas spēlētājiem šobrīd. Un 70. minūtē Stepanovs izvirza vārtu priekšā vienatnē pret Solohu Glēlsonu, apspēlē viņš arī meistarīgi valmieriešu kādreizējo vārdsargu un panāk 4-1. Spilgta spēle, spilgta atmosfēra Valmierā, kur 4 reizes tribīnēs skanēja sirēna. Kārta ar vairākām līdzvērtīgām spēlēm, bet arī ar paredzamām 3 vadošo komandu uzvarām. Šobrīd vadošais trīnieks Meta, Valmiera un Riga Mariners sāk attālināties. Līvanu PPK notur vēl 4. pozīciju. Izkrišanas zonā turpina atrasties reģiona komandas Rēzekne un Smiltenē. Aļģirdas Grāžas ir panācis Sadiku Salē bombardieru sacīkstē, turpat blakus arī Mamadu Dembelē. Apļa noslēgumā intriģējošs duelis Līvanu PPK pret Riga Mariners. Meta dosies ciemos pie Mārupas, Ventspils uzņem Albertu, kamēr Valmiera ciemosies pie Skanstes. Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens. Katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVBet līga.